Es drusciņi jūtos kā 1. septembrī, vēl 1. klasē, kad ļoti, ļoti gaida to un ļoti priecājas un visus satikt ir prieks. Un man vēl ir arī šī sezonā jauna loma. Es laikam teiktu gluži otrādi. Es teiktu, ka vēl varēja bišķīt kāds 2 nedēļas vēlāk šis pasākums viss atcelties. Ne jau tāpēc, datums ir atnācis un septembris ir klāt, bet tās tīrās sajūtas, kad pagājusī vasara nedaudz varēja ilgāk, nedaudz tikai. Garāku vasaru tev. Jā, pavisam. Nē, man ir vasara prieks. Man gan prieks tevi redzēt. Man bija arī prieks visus redzēt, un īpaši ieejot iekšā tajā istabā, ieraudzījām, cik daudz mēs esam. Jā. Un cik daudz ir jauno klāt nākuši. Tas ir baigais prieks. Jā, ja visi nāktu, būtu diezgan gara intervija. Es arī jūtos ļoti labi. Man arī viens no lielākajiem priekiem visus redzēt kopā, ne tikai atsevišķu izrāžu mēģinājumos. Tā kā es jūtos ļoti labi un priecīgi par jauno sezonas sākumu. Tas ir galvenais, kad ir jauki, ka mums ir tāda mazu kolektīvu, tā katra izrāde ir ar mazu aktieriem. Mēs tā savstarpēji maz satiekamies, bet tādā mirklī, kad mēs tagad mēs satiekamies visi no visām trupām kopā, un tas ir sen neredzēti, un tas ir prieks, un vienmēr jau septembris jau ir priecīgs mēnesis. Varbūt ne skolēniem, bet mums gan. 1. klasē arī skolēniem.